Sveicināti! Šodien raidījumu sāksim ar ieskatu Leļļu teātra jaunumos. Priecāsimies, kamēr dzīvojam! Jaunajā sezonā mums ir paredzētas 12-13 pirmizrādes krievu un latviešu trupā. Un tagad jaunākais, kas 5. septembrī skatītājiem tiks piedāvāts, ir Mazā nāriņa. Tā ir Trostu Leļļu izrāde. Man personīgi šīs ir visgrūtāk vadāmās lēles. Viņas ir diezgan fiziski grūti noturēt roku ilgi augšā. Bet es nezinu, kaut kā es esmu strādājusi ar šīm trostu lēlēm. Citās izrādēs man bija grūti, bet šeit nezinu, kāpēc man roka nepiekūst. Uzreiz pēc Mazās nāriņas pirmizrādes 5. septembrī 3:30 un līdz pat 5 mums būs bērniem arī atklāšanas svētki sezonas. Šis pasākums, tieši paši bērnu svētki, ir arī bezmaksas. Tas nozīmē, ka arī tie cilvēki, kas nenāk un skatītāji uz pirmizrādi, ka uz bērnu svētkiem var nākt un var piedalīties. Vai ir plānots ar izrādes pusauģiem? Pusauģiem ir paredzēta Pepija Garzeķa, kas ir šīs sezonas tāds lielais projekts lielajā zālē, muzikāla izrāde ar dzīvu rokgrupu uz skatuves. Debija režisora lomā šogad piedzīvo Edgars Kaufelds. Izrādē, kas dzīvo rotaļkastē, tiek runāts par individuālo skaistumu izjūtu un spēju nosargāt savu masu kultūras apstākļos. Es neuzņemos minēt, kas notiek bērnu pasaulē, kas notiek viņa galvā. Viņš var pusstundu stāvēt un skatīties, kā luksaforā mainās gaismiņas. Es nezinu, kas tur ir. Šis princips arī ir izrādē. Es parādu haizivi, kā uztais spilvenu ar vēl kaut kādu priekšmetu, tad tā nav gatava haizivs, kuri bērni zina, ka tā nav gatava haizivs, bet viņi tajā brīdī ierauga, iztēlē savu haizivi. Mans mērķis ir tāds, ka katrs bērns šo izrādi skatās savā galvā. Visiem tiem, kurš šobrīd skatās raidījumu Dzīvīt, ir iespēja iegūt savā īpašumā 2 ielūgumus uz izrādi, kas dzīvo rotaļkastē. Jums vien pareizi ir jāatbild uz Edgara Kaufelda jautājumu. Mūsu izrādē komponists ir Raimons Petrauskis. Šī ir otrā sadarbība ar šo komponistu mūsu teātrī, kurā no izrādēm vēl Raimons Petrauskis ir dziesmu aranžētājs. Gaidām jūsu zvanus pusstundu pēc piekdienas raidījuma. Zvaniet lūdzu uz tālruni 25 418 418. Balvā 2 ielūgumi uz izrādi bērniem, kas dzīvo rotaļkastē. Un tagad interesants sižets par Čillovu vēso spilvenu, kurš dziedē dažādas skaitas un palīdz vieglāk aizmigt. Tas ir tiešām pilnīgs jaunums un Latvijā nekad nav bijis. Laikam skanēs, ka es lielos, bet es teikšu, ka man pašam tā ideja radās. Es no vienas puses esmu ārsts, psihoterapeits, man ir pacienti, bet no otras puses esmu uzņēmējs un jau ilgāku laiku darbojos kā konsultants. Un skatoties, ka daudziem cilvēkiem ir bezmiegs un arī man pašam, tā kā reizēm aizmigt grūti, un tad to spilvenu groz no vienas puses uz otru, kad viņš sasilst, man radās doma, ka būtu baigi forši, ja būtu tāds spilvens, kas visu laiku paliek vēss. Un tad es ievadīju Googļos cool pillow, vēss spilvens, un tad man tieši izsitās ārā Čillovu. Un skatījos, ka Amerikā ir tāda firma Susoft, viņi to ir izgudrojuši, arī nemaz nav tik sen, kā 10 gadu atpakaļ patentējuši, un ļoti Amerikas iedzīvotāji ļoti priecīgi. Arī Eiropā viņi tirgo, Lielbritānijā, Francijā un Austrālijā, Jaunzēlandē. Savukārt es viņiem aizrakstītiem Čillovu menedžeriem, īpašniekiem, uzrakstīju, ka ļoti forša ideja, ka man ar tādu pati un ka varbūt mēs varam sadarboties. Ja? Laikam amerikāņiem tik ļoti iepatikās, ka mums tas radošais pacēlums vienāds bijis, ka viņi teica, ok, ja? Ka jūs varat dabūt distribūcijas tiesības Baltijas valstīm, un tā es esmu nodibinājis jaunu SIA, Ekomed, kas pārstāv Čillovu Baltijas valstīs. Spilvenu nosaukums Chill ir tā kā vēsums, dzestrums, savukārt pillow ir spilvens, un tad salikt kopā 2 vārdi. Vēss, spilvens, jā, tas būtu tulkojumā. Kaut gan patiesībā šī ierīce, precīzāk būtu teikt, ierīce nav spilvens, bet ir spilvena paliknis.
tikai 2 centimetri biezs, un to var ļoti ērti lietot, uzliekot uz spilvena virsū, jo otrā pusē ir tāda fiksējošā plūskaina virsma, viņš nekur neslīd. Un var arī likt pāri spilvena pārvalku, lai, ja negrib gulēt uz to plasmasīgo, kaut gan šis plasmasīgais ir medicīnisks materiāls, un arī uz to var patiešo gulēt. Nav tā, ka tur nosvīstu vaigs. Princips darbības ir ļoti vienkāršs. Kā radiators mašīnā aizvada siltumu no motora, tā šeit vienmēr, ja mēs guļam, ir virsma, kas nav kontaktā ar mūsu galvu, ar mums. Un tas šeit ir speciāla sistēma, ūdens šķiedru sistēma, kas ļoti efektīvi aizvada projām siltumu. Līdz ar to tas palīdz dzesēt. Mičigānā ir veikts pētījums, ka cilvēki, kas lieto Chillow, aizmieg pa 69% ātrāk un jūtas labāk izgulējušies. Tas bija tas sākums, bet pēc tam doktori atklāja, ka tā ir ļoti lieliski ierīce, jo viņi arī var ērti aplicēt, aplikt riņķī. Nav tikai tā, ka jāguļ un spilvens. Un līdz ar to mediķi sāka ieteikt ļoti daudzām citām indikācijām, jeb stāvokļiem, pie kuriem būtu lietot. Jā, tāda ļoti plaši pielietot indikācija, man jāsaka, Amerikā un Lielbritānijā, jo pie mums vēl Latvijā nav pieredze, bet tā ir menopauze sievietēm, kad ir karstuma viļņi, pat līdz 80% gadījumos, tad šeit Chillow lieliski palīdz gan tos karstuma viļņus, gan nakts svīšanas mazināt. Tad nākamā tāda indikācija, ko pediatri ļoti iecienījuši bērnu ārsti, kad bērniem ir paaugstināta temperatūra, ne tikai bērniem, arī pieaugušiem cilvēkiem, bet tad mehāniski atdzesēt. Bērns daudz labāk jūtās un uzreiz varbūt nevajag lietot visus Tylenols, paracetamols, bet ja vajag, tad var kombinēt. Tad nākamā lieta ir visas traumas. Jā. Pie traumām viennozīmīgi uzreiz momentāni vajag augstumu. Kā tad pielietot praktiski Chillow? Šeit guļ meitene, pieņemsim, viņai ir paaugstināta temperatūra, drudzis, jā, viņai jau te ir Chillow, un ja viņai vēl piedevām ir galvas sāpes un varbūt migrēna, tad mēs varam ļoti smuki aplicēt vēl Chillow uz pieres. Un ja tā uzliek, tad cilvēks ir pilnīgi vēsama un jau jūtās labāk. Chillow ļoti ērti var lietot, ja ir akūtas muguras sāpes, ja savilktas, nospazmējušies muskulīši, mēs varam pacelties, jā, un te var to spilventiņu pabīdīt tālāk vienkārši, un cilvēks guļ, arī galvai vajadzētu, bet tad ir vēsums vai nu sprandas josla, plecu josla, īpaši pēc lielas slodzes no stresa jau arī saspringst muskuļi un tad palīdz atslābināties vakarā. Ja cilvēks pa dienu ir staigājis daudz īpaši karstā laikā un ir kaut kāda iniciāla vēna mazspēja, tad jebkurš doktors rekomendēs pagulēt, atlaisties pēc iespējas biežāk un kājas piepacelt uz spilvenu. Lūk, ja būs kājas piepaceltas uz Chillow spilvenu, tad papildus tiks tonizēt asinsvadi, mazināsies tūska un kājas daudz ātrāk atžirgs. Ja ir problēma nopietnāk, tad arī iespējams mēs varam papildus Chillow aplicēt, kāju ieteņot. Tad ir vēsums no visām pusēm un ļoti ātri tonizēsies. Man sajūtas bija momentāls. Es reiz sajūtu, ka tas tik tiešām ir vēsums, ko es pielieku sev klāt. Agrāk bija termofors katrā mājā, tagad ir jābūt Chillow vēsumam katrā mājā. Tas ir, par to man nav šaubu. Viens no galvenajiem bonusiem, ko es ieguvu, bija tāds, ka man pēkšņi sāka labāk arī un stiprāk augt mati, ko es biju aizgājis pie savas frizieres, un viņi nemaz nezināja, ka es guļu uz Chillow lietojumu. Un tad, kad viņi izmazgāja man galvu, viņi teica, tu paskaties, tev pilna galva ar maziem spēcīgiem matiņiem, tāds tā kā ezīts, un arī var redzēt priekšā pilns auga ar maziem matiņiem. Un viņi teica, kas ir noticis, ko tu tādu lieto, ka tev tie mati, jā, tādi stipri, tā kā tāds ezīts ir saudzes jauni mati, un es teicu, ka, es nezinu, varbūt, ka tas varētu būt no Chillow iedarbības. Aktivizācija notiek vienreiz, ielejot 2 litru ūdens un 4 stundas pagaidot, kamēr veido ūdens sistēmu ar speciālu šķiedru putu materiālu. Un šeit arī ir iekšā speciāls vielas, kas nodrošina to, ka tas ūdens nesastāvās. Tāpēc ne tikai viņš nav jāmaina, viņi pat nedrīkstētu mainīt, jo ja viņi izlies ārā un mainīs, tad nākamreiz tas tiks izkalots šie antiseptiķi, un tas ūdens var sastāvēties. Tāpēc vienreiz aizēja aktivizācija un viss, jā. Ja kādreiz ar gadiem var, gadiem varbūt gluži ne, bet dažiem mēnešiem kaut kas iztvaiko, var mazliet pieliet klāt, atgaisot, jo svarīgi, lai šeit būtu vakums, viņš ir jāatgaiso, un tad Chillow var lietot tālāk. Klāt var pieliet, bet mainīt nedrīkst. Es izmantošu izdevību un labprāt aicinātu jebkuru aptieku, jeb veselības veikalu, jebkuru uzņēmēju, kurš uzskatītu, ka tas produkts būtu viņa klientiem, pircējiem interesants, zvanīt mums un sadarboties, jo
Mēs tā kā esam oficiālie distribūtori un mūsu tālrunīca ir 266 82 563. Bet, protams, var arī pasūtīt patiešo no mums, izmantojot gan mājaslapu ekomed, www.eko-med.lv vai arī zvanot pa šo pašu tālruni. Un tad mūsu kurjers aizgādās, un tas mūsu kurjers ir ne tikai kurjers, bet viņš ir arī konsultants. Viņš aizgādās bez maksas jums, un Rīgā ieradīsies pats personīgi mūsu konsultants, un viņš arī, ja vajadzēs, aktivizēs, izstāstīs, kā labāk atgaisot. Ar šo spilvenu es viņu tā kā papildinājumu savam mīļajam spilvenim uzskatu, viņš dod tādu veldzi un labsajūtu. Ir noguļoties, ir atslābinās visu plecu muguru muskulatūra, un tāds ir tās domas uzmācīgās par tiem dienas notikumiem, kas viss ir noticis, ir tā labsajūta, viņas tā kā tā noliek malā, ir sakārto, kā es teicu, pa plauktiņiem ir, un tad tā labi iemiega. Un tad es domāju, pēc kaut kāda laika, kāpēc tikai gulēt. Tāpat tā diena ir diezgan saspringta, un tādas arī pauzes ir paņemti, kur varētu atpūsties un sagatavoties atkal otrās dienas cēlienām. Ar nesanāk tik daudz, ir jāpamēģina ir darbā. Un tad es jau kādu laiku, ir viens man ir mājās un viens man ir darbā, un tad es viņu izņēmu šeit pusdienas pārtraukumā, un kādas, 15 minūtes ir atsēžos šeit pret to spilveni, nolieku galvu, un tad tāds vēsums, viņš tā pārņem, ir sākot no tās viduspleces, jo muguras ir uz augšu, un lēnāk te uz kaklu joslu ir, un tad tā galva tāda veldze ir, un atslābums ir, un arī tas saspringzinājums, kas pirms tam ir bijis, viņš atkal tā paliek ar vien tāds plānāks ir, un jūt, ka tā enerģija atkal nāk atpakaļ. Es gribētu arī pasludināt no šī brīža, ja skatītājs skatās laimīgo stundu. Ja tā mazumtirdzniecības cena Čilovam ir 209 lati 90, bet pie kam ir ļoti svarīgi, ka tā ir vienreizēja investīcija. Jā. Tas ir vienreiz, un tas Čilovs, ja tur bērns ar šķērītēm nesagriezīs papētīt saturu ies gadiem, ja, tad šīs stundas ietvaros varētu tagad uzņemt laiku, un tad no šī brīža stundu, ja jūs zvanītu uz telefoniem, telefonu lejā parādās, ja, tad cena būtu 25 lati. Vai arī, ja telefoni ir aizņemti, jūs variet atsūtīt SMS vai arī uz e-pasta info@ekomed.lv. Mēs uzzinājām par šo te vērtīgo izstrādājumu un ar prieku tirgojam mūsu pils aptiekās. Šis vēsais paleknis ir ļoti efektīvs un labs tieši pēc odu kodumiem, noņemot tusku un niezi. Mūsu pils aptiekas gaidīs jūs Rīgā un Jelgavā. Bet tagad ieklausīsimies dziednieka padomos. Pie manis nāk daudzi cilvēki ar dažādām kaitēm. Ir mugurām, ir hondrozēm, ir tur vēl kaut kādas nervu sistēma, vēl kaut kas. Ja? Es visiem daru vienu to pašu metodi. Un katru reizi atkārtoju pamatā. Protams, var arī tur enerģētiski strādāt, ar ūdeni ļoti efektīvi dziedinās, kam vajag līdzi dodu, cenšos katram dot. Ar dažādām kaitēm nāk, un katram ir rezultāti. Bieži vien žēlojas mugura sāp, mugura ārsta, bet nekas nelīdz. Tāpēc man tāds izstrādāts komplektiņš ideāls. Pa kripatiņām, var teikt, salasīts. Tas ir taisns mugurkauls, es pat viņu nosaucu organismu veselības pamats. Taisns mugurkauls, pulsējoša naba zem slodes, bezsāpīga, un arī punktiņi. Teiksim, es strādāju tāpat arī pa punktiņiem, te man tāds arī instrumentiņš ir tāds. Daba uzdāvinā gāju sēnē, es atradu radziņu. Tā viņš man jau vairākus gadus palīdz man atgriezt veselību cilvēkiem. Te es ieliku tādu safīra zīlīti, lai šķeļ enerģijas negatīvās. Tātad, ar ko viņš ir efektīvs? Teiksim, var parādīt tā, ka var tā viņu masēt, ļoti labi, teiksim, kaut kur. Pats galvenais ir šitie punktiņi. Ja nav problēmas, ir vienkārši spiediens. Ja ir problēma, toreiz dzeļ kā bite tajā vietā. Un tad mēs turam, kamēr atlaiž sāpi. Atlaiž sāpi, atlaiž arī problēmu. Tā mēs ejam uz nākošo. Tā mēs izējam vairākus punktiņus. Un tad tur patīkami silda un asinsrite uzlabojas.
Tā. Dzirdi, kā tu brakšķi? Drausmīgi. Es esmu visu izlaidis caur sevi, jo kādreiz arī man mugura sāpēja un daudz veselības problēmas bija. Un tā es meklēju, kā atrast izēju, kā tikt ar to galā, un tādu vienkāršu un efektīvu, lai būtu. Un tā man pamazām tas no daudziem veidiem salasījās, atsijājās visi, un palika pats tāds saspiests, un efektīgs, un nepatīkams varbūt. Bet galvenais, ka rezultātus nestu. Ieklausieties, no kurienes velk, jo kur ir problēma, no turienes arī vilks, rindas kārtībā. Var arī no sāniem, no vēdera apakšdaļas, no pakrūtes, no muguras, no kājām, var karstumiet, var vēsumiet. Visdažādākās izjūtas var būt. Un, lai viņu dabūtu vietā, viņu vajag uzspiest, paturēt un paciesties. Parasti pirmā reizīte grūtākā, katra nākošā vieglāka. Veselam cilvēkam visas procedūras ir pilnīgi bezsāpīgas. Slimam, tā nav patīkamas. Rīgā es pieņemu Zinātņu akadēmijā zintnieka redakcijā 2. stāvā. 2 mēnesī braukāju uz pieņemšanu uz Rīgu jau 2,5 gadi. Tāpat arī zintnieka avīzē. Speciālas konsultācijās ir mans telefons, fotogrāfija un pieņemšanas dienas, kad es pieņemšu Rīgā. Dzīvoju Daugavpilī, braucu citi uz Daugavpili, mājas vizītēs braukāju, tāpat arī braukāju pa visu Latviju, daudz, kur esmu bijis. Skeleta bojājumi un kaulu porainība – tās ir novecošanās sekas. Speciālisti lēš, ka nākotnē katrs 3. vīrietis un jau šobrīd katra 2. sieviete cieš no osteoporodiskiem lūzumiem, kas ir klusējošās slimības osteoporozes radītās sekas. Osteoporoze ir kaulu sistēmas saslimšana, kas saistās ar kaulu minerālu blīvumu pazemināšanos, kas noved pakāpeniski pie kaulu trausluma un paaugstināt lūzumu riska. Kaulu struktūras uzlabošanai speciālisti iesaka lietot osteokompleksu K2, kas veiksmīgi novērš osteoporozes radītās sekas. Osteokomplekss K2 nostiprina kalciju kaulos, kā arī satur dabisko vitamīnu K2. K vitamīns ieiet ļoti nopietni kaulu vielu maiņā un ir klīniskajos pētījumos pierādīts uz lielām pacientu grupām, ka pacientiem, kurām ir pietiekošs K vitamīna daudzums, ir mazāks osteoporozes risks. Osteokompleksu K2 atzinīgi novērtē arī tā lietotāji. Kādu laiku man bija veselības problēmas, un es nolēmu aiziet pie ārsta. Ārsts pārbaudīja mani un teica, ka man esot tendence uz osteoporozi, un ieteica lietot osteokompleksu K2. Un tad es izgāju to pirmo kūri un aizgāju atkal pie ārsta, un ārsts konstatēja, ka kaulu struktūra ir kļuvusi stiprāka. Osteokomplekss K2 ir viens no retajiem produktiem, ko pētījuši zinātnieki, un velti tā pozitīvo iedarbību atzinuši Japānas zinātnieki. Pētījuma rezultāti uzskatāmi pierāda, ka K2 vitamīnu trūkums organismā veicina osteoporozes attīstību. Detalizētāka informācija www.stiprikauli.lv